Emīlija daudzus gadus strādājusi par skolotāju, mācījusi matemātiku Malnavas koledžā, taču aizejot pensijā nolēmusi pievērsties sev neierastai lietai – grozu pīšanai. Amatniece atzīst, ka cilvēkam ir visu laiku kaut ko jādara, citādi dzīve apstājas un iestājas pesimisms. Pinot grozus, Emīlija rada pozitīvas emocijas un labu gaisotni mājās. Pāris dienas atpakaļ viena kundze teica tā: neviens amatnieks nav prātā sajucis, tāpēc, ka viņš visu laiku radoši kaut ko domā. Un šī telpā, kur izvietoti dekori no klūdziņām pītie, kur izvietoti pārējie mani pinumi, te ir ļoti laba aura. Un te arī ļoti labi ir atpūsties, un ja kādi ciemiņi atbrauc, es vienmēr vedu viņus šī istabā, un te viņi ļoti labi atpūšās. Pīte Emīlija iemācījusies pašmācības ceļā, bet pievienojot klāt savu radošo domu, top skaisti grozi. Viņa pētījusi kārklu klūdziņu izstrādājumu, konstrukciju un tehnoloģiju. Tikai pašmācības ceļā. Un pēdējos gadus, kad jau domāju, ka es pāriešu uz pīšanu, tad bija pat tā, ka audzēkņiem tehnikumā uzdevu kontroldarbu un pati tad pētīju kādu trauciņu, ko viņi man bija dāvinājuši, kā viņš ir pīts. Un vienreiz viens zēns sacīja: skolotāji, ko jūs vienmēr pētat to groziņu mazo, to trauciņu? Kas tur ir tāds? Iedodiet man, es arī papētīšu. Es teicu, arī papētīt, bet man vajadzīgs tas. Grozu pīšana Emīlijai jau kļūsi par sirdslietu, lai gan tā ir laikietilpīga, skaistais rezultāts to attaisno. Gribētāju iemācīties pie Emīlijas pīšanu ir bijis daudz, taču visiem šis darbs liekas pārāk smags. Ir bijis ļoti daudz, kas ir mācījušies, bet visiem ir pietrūcis pacietības, jo darbs ir ļoti tāds, darba process ir ļoti darba ietilpīgs un nav pacietības to visu darīt. Un es domāju, ka tur jāiet tādam, kurš ir ar lielu pacietību un ar lielu neatlaidību. Emīlija stāstīja, ka grozus var pīt divos veidos, sākot no apakšas un sākot no augšas. Viņa izvēlas pīt no apakšas, un galvenais esot darbam visu laicīgi sagatavot, tad pīšanas process ir ātrāks. Groza uzpīšana, šāda groza, ja viss ir sagatavots un nekas, viss sadalīts pa plauktiņiem, kam kur kas vajadzīgs, tad par dienu var viņu nopīt ar roktura ielikšanu. Lai sāktu pīt, jāsagatavo materiāli. Kārklu klūdziņām, ko Emīlija izmanto savam darbam, jābūt pietiekami izmērcētām ūdenī, lai ar tām varētu strādāt. Es atstāju parasti pa nakti, lai rasā viņas stāv, tad viņas ir mīkstas un nelūst pie pīšanas. Ja viņa mazāk ir, nelūst. Ja paņem tādu, kura nav mērcēta, viņa momentā salūzīs. Viņa momentā lūst. Tādu nevar, un tāpēc ir jāizmērcē. Kādreiz Emīlija kārklus lasījusi ceļmalās un tīrumu grāvjos, bet nu jau kārkli aug pašas dārzā. Lai klūdziņas varētu izmantot pīšanai, jāveic to apstrāde. Pats kārklu sagatavošanas process pīšanai ir samērā ļoti darba ietilpīgs. Vajag šos te kārklus pavasarī mēnesis jaunajā fāzē, kad sākās sulu cirkulācija, tad viņi tiek nogriezti, ar krūmgriezi nogriežam, tad viņus saškiro, kurus apstrādās termiski, kurus tāpat. Un tas ir tāds nepateicīgs process, ļoti smalks un smags reizē. Tad jānovelk viņiem visiem miza. Tad tikai var lietot pīšanai. Tad, kad kārkļi ir izvārīti, virtuvē lieku vārīt, tādi kastroli man ir lieli, tad, kad ir izvārīti, tad jānovelk miza, un tad ir jānoskalo, un tad jāliek gatavoties. Apmēram 2-3 mēnešus kārkļi gatavojās. Cilvēkam ir svarīgi atrast sev piemērotu nodarbošanos, lai radītu prieku sev un citiem. Emīlija ar pīšanu nodarbojas galvenokārt priekš sevis, tomēr dodoties ciemos pie radiem un draugiem, viņai vienmēr līdzi ir skaists pašas veidots grozs. No klūdziņām iespējams izveidot ne tikai grozus.
Emīlijas kolekcijā ir arī netradicionāli pinumi, kā grīdas vāzes, kaķu groziņi un arī kaste, kur ievietot līgavas plīvuru. Grīdas vāze.